Paldies par mīļo uzaicinājumu un labajiem vārdiem. Un prieks satikt jūs visus Līgatnē, kur ir tik mežonīgi skaista daba, ka būtu jāpalauza galva, kā to pārvērst melnos burtos uz baltas lapas, lai rastos kāda ticamība. Un šīs dienas temats, par ko vēlējos runāt, kad mani uzrunāja dalībai šeit Inga. Es domāju par to apskatīt jautājumu, ko diezgan bieži uzdod tajos brīžos, kad jāsatiekas ar lasītājiem vai skolās vai bibliotēkās, kur cilvēki mēģina savus spēkus un raksta pirmos darbus. Un tas ir kā distancēties no sava teksta, kā saprast, vai tas ir labs vai slikts. Jo, piemēram, par kurpēm ir skaidri zināms, vai tās ir stabilas vai zola neplīst nost. Tad kā par tekstu, ja tu iedod vienam draugam izlasīt, un viņš saka, ka tas nekur nav liekams, un atkal cits ir sajūsmā un slavē. Un kā tas ir iespējas pašam izlīst no savas ādas un tā kā atkāpties no sava rakstītā. Es jau gan nāku no pavisam cita gadu tūkstoša, un tajos senajos laikos arī nebija citas alternatīvas. Ja tu gribēji paviesoties citās pasaulēs, tad nācās atvērt grāmatu. Un es nezinu arī, kā būs šobrīd ar to rakstīšanu kopumā, jo tas tomēr prasa arī pamatīgu darbu no lasītāja. Jo tiešām tas, kas top un rodas, tas ir melnas burtu zīmes uz baltas lapas, un lasītājam jau tā telpa un darbība, un viss ir jārada pašam. Un dažkārt šķiet, ka varbūt tas vizuālais, kas tagad pārņem aizvien vairāk uzmanību, kad tev jau ir skaņa dota un arī attēls, ka dažkārt cilvēki vairs vispār neprot izlasīt tekstu. Kaut gan arī agrāk es redzēju, ka cilvēkiem dalās divās daļās. Ir tāda maza daļa, kuram literatūra ir ļoti nozīmīga lieta, un pārējie vienkārši dzīvo vai arī ir tik krāšņi dzīvo, ka viņi top par personām, ko rakstnieks apraksta. Un paši nekad nelasa. Bet man šķiet, ka šobrīd ir tāda ļoti laba prakse, ko es arī ar prieku un interesi noklausīšos. Mans nākamais runātājs būs Ronalds Briedis, kurš ilgus gadus jau vada Literāro akadēmiju. Un tagad cilvēkiem, kuri vēlas rakstīt, ir šī te priekšrocība, kas agrāk nebija tik izplatīta. Literārās akadēmijas un dažādas skolas, piemēram, Ingras Žaulodas rakstīšanas skola vai Noras Ikstenes skola. Un man šķiet, ka tie ir lieli svētki būt tādā pulciņā, kur tu iedziļinies tekstos, tu saviem biedriem nolasi priekšā, un tu caur viņu acīm palūkojies ar to distanci uz savu tekstu. Un tas pat nav tāds ātrs process, tas ir ilgs laikā, jo literatūra paredz būšanu laikā. Un atceroties, kā es sāku rakstīt, man šķiet, ka pats pirmais, kas man lika distancēties it kā no sava teksta un to ieraudzīt, bija mammas rakstāmašīna. Jo tā bija tāda liela veca rakstāmašīna, ar kuru man nācās rakstīt darbā. Un tad es pirmo reizi redzēju, ka tās piezīmes, kas ir uzrakstītas uz papīra lapas ar roku, pārrakstītas rakstīšanas process un arī kā tas izskatījās uz lapas, es pēkšņi iedomājos, ka tas varētu arī būt pat stāsts vai dzejolis.
Un te jāatkāpjas atpakaļ uz pašu pirmo, par tām garajām ziemām skrīveros, kuras auga pie vecmāmiņas, pie opapas un omammas. Un viņiem jau garās visas tumšās ziemas nebija citas nodarbes, kā vien lasīt, opaps lasīt priekšā omammai lielos biezos romānus. Un kaut kādā veidā šīs te ziemas manī ielasīja tādu netiešu lasītāju pieredzi. Un tāpēc kādu laiku dzīvē vispār domāju, ka tas ir tā, ka cilvēki visi tā dara, ka viņi lasa, un tad viņi kopā apraudās, un tad viņi atkal lasa un raksta. Un kur ir tas rakstītājs, kāds viņš ir? Un kaut kā tā pirmā doma, ka tu pats varētu būt rakstītājs, tas ir tāds ļoti satriecošs brīdis. Un manā dzīvē tas sakrita kopā ar atmodu, kad jau bija jāskrien demonstrācijās un pie brīvības pieminekļa, un tāpat jau gaisi bija saviļņoti, un tad tur arī radās pirmie dzejoļi, ko es nolasīju priekšā tēvam. Un mans tētis vienmēr ir bijis pats pirmais un uzticamākais lasītājs, jo viņam tiešām arī lasīšanas pieredze bija milzīga. Viņš vienmēr pirka grāmatas. Un pēc tam, protams, sekoja arī jauno autoru seminārs, kas gan bija drakulīga padarīšana. Un es atceros savus 2 recenzentus, Regīnu Ezeru un Paulu Bankovski. Un Regīna Ezera teica, vai tad es nevarētu mazliet mazāk metaforas lietot, ka vienam teikumam nav obligāti jābūt tik biezam. Un savukārt Pauls sēdēja klusu, noklausījās visu, un beigās viņš teica tā, ja tu gribi, tu jau vari turpināt rakstīt. Tā kā atkal šie te nenoteiktie kritēriji, ko tad man darīt, vai man rakstīt vai nerakstīt. Un tad ļoti svarīgs ir tāds cilvēks, kurš tiešām ir, tā jau mēdz sacīt, kad skolnieks gatavs, tad parādās skolotājs, un tā man bija rokpelni. Jo tad, kad es jau biju labu laiku pasaulē, kā man šķita nodzīvojusi, kad es jau biju šo to piedzīvojusi, un kad jau bija daži stāsti, kas man nelika mieru, tad bija Šķelpatas literāras apvienības Šķelpata rīkots konkurss, kurā iesūtīju stāstu. Un rokpelnis man Latviešu biedrības nama tumšajā gaitenī pretī nākdams paspieda roku un teica, turpini. Un tāds cilvēks ir ļoti svarīgs, jo tu pats arī vēl aizvien turpina neko īsti nesaprast. Tu vienkārši raksti pēc tās sajūtas, ko tas ir ļoti smieklīgi, bet, kad man meita bija maza, mēs gājām uz ledus sirdi. Un tai multfilmā ir tāda aina, ka to Elzu no rīta modina tāda balss, ka viņa nevar gulēt, un ka viņa tāda atklāja, ka viņai rokās ir tas spēks, un tas rada milzīgas viņas dzīvē nepatikšanas, bet tas ir tāds brīdis, kad tu atklāji, ka tu nevari, kad kaut kas skan, ka tu noklausies to, un ka tu spēj to atveidot uz papīra, un tu vispār sāc domāt par to. Jā, bet tad sekoja nākamais trieciens, ka aizsūtīju savu stāstu uz karogu, un Māra Zālīte bija teikusi, ka nekādā gadījumā. Un, protams, ka mēs sēdējām krogā M6 ar jauniem literātiem, un mēs dibinājām jau iztēlē savu literatūru žurnālu, jo taču neviens neko nesaprot. Un pagāja kāds laiks, un es tad atradu to pirmo stāstu atvilknē. Un es domāju, paldies Mārai Zālītei, ka viņa neļāva to publicēt. Un varbūt tiešām šī te distancēšanās no sava teksta ir visu apstākļu kopums. Un kritikas klātbūtne, par kritiku arī jāpasaka, ka gluži nesen vēl mana svarīgākā kritiķa vēlākos gados bija Andra Neiburga. Un nesen viņa izdeva savas dienas grāmatas, un tad es lasu un pēkšņi atšķiru lapus, kur viņa raksta, ka viņa lasa Dunu, un tad viņa saka,
ko man nebūtu vajadzējis tur darīt. Un tas vienkārši man tagad palīdz. Es ņemu un pārrakstu visu. Andras pašas nav, bet viņa man pasaka. Un tāpēc ir svarīgi rakstīt dienas grāmatas. Bet pats šis process, es nezinu, kā īsti tajā, tas arī varbūt būtu grūtākais ar literārām akadēmijām, jo es atceros arī, kad studēju Kultūras akadēmijā dramaturģiju, tas bija pats grūtākais, ka tu it kā noredz ainavu, uz ko būtu jāiet. Protams, ka dzēja ir žanri arī atšķiras, jo dzēja tas ir tāda vienkārši tāda ārpus laika tāda atklāsme, kur tikai jāspēj, kā saka, tautas dziesmās, ja? Kad jāspēj saņemt. Bet kaut kas ir lielāks laikā, piemēram, romāns, tu esi ieraudzījis brīnišķīgu ainavu, bet viņa tev ir jāizraksta pa gabaliņiem vai lineāri, nu kā tu to dari. Un tad ir ļoti grūti un piņķerīgi to lielo ainavu dabūt, tā, lai tev tas pašam beigās patiktu. Bet, jā, par tādām iejaukšanos tajā procesā, tur ir ļoti smalki. Tur droši vien, es domāju, arī atkarīgs no skolotāja personības, kurš vada rakstīšanu. Jo man šobrīd nav īsti komfortabli runāt, jo es esmu piedrus, ka ir šis starpnieks. Es runāju to starpnieku, un tas man patīk. Jo grāmata ir tāda klusa, mierīga, nevienam klēpī nelec, viņu var atšķirt, viņu var nolikt atpakaļ plauktā. Un tā ir tāda mana komunikācijas forma. Bet uz skatuves noteikti, ka labāk justos aktieris, kurš ir pieradis likt lietā savu ķermeni un būt, parādīties uz skatuves. Taču man šķiet, ka mēģinājuma procesi abiem ir ļoti līdzīgi, jo man ir bijuši draugi aktieri, kuri apgalvo, ka tajā brīdī, ka viņš meklē to savu lomu, ja kāds svešs ienāktu, tad tas būtu tā kā ieraudzīt viņu kailu. Un arī droši vien, ka rakstīšanas process rakstniekam ir līdzīgs, ka ir ļoti grūti pašam noformulēt tās nojausmas, ko tu tur vēlies pateikt. Bet tai pašā laikā arī ir svarīgi neapmaldīties. Jo tas ir tā kā varbūt lidot ar gaisa balonu, kad tu pacelies, tu ieraugi to lielo ainavu, karti, kāds tur viss skaists, viss ir tik precīzs un apbrīnojams sakārtota dzīve. Un tad tu nolaidies kaut kur meža vidū un pēkšņi ir eglis virs galvas un ir tūkstošiem mazi celiņi un kā tu sevi noturēt uz tās lielās vidus takas, lai neaizplūstu prom mazajos celiņos. Tur atkal vajadzīgas ļoti tādas organizēšanas darbības, organizējošas. Taču, ja neies tos mazos celiņus, tad tu neuzzināsi arī tos brīnumus, jo romānu rakstot vienmēr ir tā, ka tiešām tie neparastās lietas, kas atklājas pa ceļam, to dēļ ir vērts rakstīt. Tā kā jā, un varbūt secinājums no tā visa ir, ka tiešām laiks, tas, kas mums arī ir visdārgākais šobrīd, varbūt, ka tas ir pats svarīgākais. Ja izdodas kaut ko labi aizmirst kādu tekstu un pēc tam atrast, tu vienkārši lasi viņu un redzi, kur ir tās vietas, kas nestrādā, kur nav interesanti, kas tas vispār ir. Un tā arī, piemēram, no stāstu krājumiem man ir bijis tā, ka es izlasu stāstu krājumu, kurā ir pār pa 10 stāstiem, un es saprotu, ka no tā visa krājuma es paņemtu sev līdz 3, kur tiešām tie vārdi katrs ir savā vietā. Varbūt tad, ja? Nu jā, varbūt vēl viena epizode no dramaturģijas, jo dramaturģija, kā man teica, man draudzene Laura Sintīčevskaita, viņas teica, ka viņa raksta dramaturģiju, tāpēc, ka viņa ir slinka. Viņa teica, tur tikai dialogs un pārējo, tad, lai piedomā paši. Un tiesa, kad es iestājos Kultūras akadēmijā, man bija 26 gadi, un es rakstīju dzējas no mīlestības plosītas sirds, un es
bija kopā ar jaunajiem literātiem Rīgā un gājām pa ielām un svinējām dzīvi. Bet tagad dramaturģija. Teātrī es biju bijusi apmēram 1 reizi. Un kursa vadītājs ļoti ar mani nomocījās, jo viņš nevarēja, viņš kaut kā negribēja, viņš gribēja varbūt, lai es pati atrodu, kas ir dramaturģija. Un es atkal īsti nesapratu un mēģināju no viņa uzzināt, un tā mēs stīvējāmies viens ar otru. Es viņam iesniedzu darbu, un viņš teica, nekam neder, un es atkal rakstīju, un viņš teica, nekam neder. Un tā tas gāja labu laiku, līdz es tiku atskaitīta, un man kursa biedrene vasarā iedrošināja, ka tomēr, lai nemetu plinti krūmos, un es mēģināju pat, man ļoti patika Hamsuna stāsti, daži romāni, un es pat dramatizēju, jo man šķita, tas ir tik jēgpilns, tik piepildīts dialogs tur, un es dramatizēju šo te fragmentu un iesniedzu, un kurs vadītājs teica, nekam neder, nav tur dramaturģijas. Bet kas tad ir dramaturģija? Un tad, galīgā izmisumā, ka es sapratu, ka es gribu palikt ar savu kursu, es atcerējos vienu nenoskaidrotas attiecības ar sev tuvu cilvēku, ar savu draudzeni. Jo 90. gadi, kad es augu, tie bija ļoti sarežģīti un grūti laiki. Es atceros, ka mana mamma iebāž halāta kabatā pistoli un iet lejā parunāt juglā ar cilvēkiem. Un tur mēs bijām tādi, kā viena liela impērija bija sagruvusi. Varbūt tas laiks ir ļoti līdzīgs kā tagad. Un varbūt tas laiks ir līdzīgs kā lielai Franču revolūcija, kad kaut kas izbeidzas un sāks no jauna, un tu vēl nezini, kas tas būs. Ir tikai aprises. Un tad arī ir ļoti daudz tādi pārdzīvojumi, ko tu centies savā galvā atrisināt, kā tu tajā brīdī situācijā rīkojies, un vai tas tev bija taisnība vai otram cilvēkam. Un es šo te mazo 2 lapu skicīti arī uzrakstīju un iesniedzu. Un kurs vadītājs izlasīja un teica, turpini strādāt. Tad atkal tu ej un tu ar vienu nonāc pie savas nezināšanas robežām. Un tas ir tik skaisti. Jo arī tagad, es nezinu, ir iestājies kaut kāds tāds brīdis, ka es pat vairs nevaru saprast, vai es gribu lasīt. Jo tas, kā atveras roze un kā viņa smaržo, es nesaprotu to noslēpumu. Tas droši vien ir tāds pats kā pirmajiem iedzīvotājiem varbūt Gotlandē, kad viņi atklāja rūnas, kad viņi ieraudzīja, ka 2 stabiņus saliekot kopā, tu spēj nodot vēstījumu citam cilvēkam attālumā. Un tas bija milzīgs noslēpums. Un tā kā nekas cits kā noslēpums arī, laikam, nav sagaidāms. Paldies!